Atzīmējot savu 5. jubileju lielākās skolēnu prātu un sporta spēles Latvijā, ZZ čempionāts 2011 šajā gadā ir pacentušies īpaši, un lai ikvienam skolēnam būtu iespēja cīnīties par lielajām balvām, organizatori rīko 10 pusfināls visā Latvijā. Ogrē norisinājās jau 8. ZZ čempionāta pusfināls, un mūsu uzmanību piesaistīja klase, kuras fanu atbalsts bija dzirdams pat ārpus Ogres sporta halles. Mums ir skaļas balsis. Mēs mīlam savu klasi. Jā, mēs vienkārši mīlam. Jā, mums ir ideāla klase. Manuprāt, bez atbalsta nebūtu rezultāta kārtīgi, jo tad nav kam censties. Tagad ir vismaz mēs esam, kam viņi cenšas. Viņiem ir stimuls, mēs viņiem dodam stimulu. Tā, iet uz priekšu, jā. Edgara Kauliņa Lielvārdas vidusskolas 10. B klase pirms sacensībām sadalījās 2 daļās. Vieni sportos, savukārt otri no visas sirds jutīs līdzi. Abi savu darbu darīja godam. Paši gribētāji jau bija sportisti. Tie, kas gribēja sportot, tie pieteicās. Īpaši mēs nedalījām. Nebija konfliktu, ka tur kurš būs sportists, kurš fans. Visi vienkārši sadalījās. Visi. Tā kā šis ir 1. gads viņiem kopā, tad, kā viņi atzīst, ZZ čempionāts esot lieliski iespēja viņiem kļūt saliedētākiem, vienam otru labāk iepazīti un lieliski pavadīt laiku. Kā jums gāja? Mūsuprāt, labi, mēs bijām vienoti. Galvenais jau bija izklaide, labi pavadīts laiks kopā ar klasi. Jo kā mums ir, mēs šogad esam 1. gadu visi kopā, nu kā 10. Forši, man patika. Tīri, jā, mēs priekam. Kā atzīst klases audzinātāja Biruta, tad pēc šodienas var secināt, ka skolēniem ir ļoti labas spējas pēc neveiksmīgu posmu vienam otru atbalstīt un izrunāt radušās neveiksmes cēloņus. Tomēr, lai rezultāti būtu vēl labāk, viņiem esot nepieciešama spēja ieklausīties vienam otrā, kas arī skolēnos ar reizēm radīja domstarpības. Kurš tad ieklausīties otrā komandas biedrā, jo visi mēs esam personības, bet tu kādreiz jāieklausās. Slikti. Visi reizē, nevar dzirdēt. Pa lēnu met kauliņus. Kauliņu jau var mest visi. Tev saka atbildi, tu nedzirdi. Bet, kā uzskata paši skolēni, lai komanda uzvarētu un tiktu uz lielo finālu, ir nepieciešama gan komandas saliedētība, gan vēlme sasniegt izcils rezultātus. Tas noteikti vienotība. Labi, talismani, ne fani. Jā, fani. Un arī zināšanas. Gribas spēks kaut ko sasniegt. Ogres pusfinālā šādas īpašības piemīt Siguldas valsts ģimnāzijas 8. M klasē, Ādažu vidusskolas 8. A klasē, Birzgales pamatskolas 8. klasē, Ogres ģimnāzijas 8. B klasē, Ādažu vidusskolas 11. B klasē, Ikšķils vidusskolas 11. A klasē, Rīgas valsts 1. ģimnāzijas 11. D klasē un Āgenskalnu valsts ģimnāzijas 10. 1 klasē. Edgara Kauliņa Lielvārdas vidusskolas 10. B klasē bija gan erudīcija, gan ļoti labi sportisti, gan perfekti fani, gan izcila komandas saliedētība. Tad šoreiz viņiem pietrūka galvenais faktors – veiksme. Kā rezultātā viņi uz goda pjedestālu nekāpa. Žēl! Oskars Lepers, Edgars Jākapsons, Tautas balss.